priekšā, un te tagad no tās puses var redzēt, ja? Un jau plīzes nokrituši viss. Viņam vajadzētu kā 20 centimetri šaurāk, ja? Nu, vienmēr sakot, viņam bišķi jāpārtais, jo mums no apakšā redzēja jāsaka, ja? Jo ļoti daudz var kontrabandu un visu savu ceļē pagājušās jālēm. Mēs tam pat nepītē projektu, jā, abās galos ir trepītis, jā, tas viss nokāpam lejā, pārskatām visu šās te lietas, jā. Un tādā veidā, nu, kad arī par šiem te, ir jādomā par to, ka viņi arī par zemu uztaisīs, jā. Jo, piemēram, pretēji šitam pūri pirmām, jā, tur jau augšā neredz varbūt, vai ne? Tātad viņiem jābūt ir augstākai druski, jā. Tātad ir jāteikt daudz izmaiņas, lai varētu redzēt arī, kas uz jumta ir, vai jumtā nav caurumu kaut kā, pa kuriem var tikt iekšā un tā tālāk. Jā, vai atbilst, ja viņš ir pasniegts, tas viss ir, vai ne, kārtībā tiek muļķies izlaicies, ja. Ļoti bieži gadās tā kā, piemēram, tikko svaigs saņems, es esmu parādījis, tu viņš stāvis pārāk, ja. Nu, mēs esam saspiesti, ja, pirmā aizbrauc, tā kā mums iet, ja. Svaigs saņems, paš laikam stāvis pārāk. Tāpēc, ka Mārcis Jārviņš un Aizsits atļauties. Nu, pārējiem tur, protams, individuālās apskats un viss augsts. Nevaram tādā lielā, kādā tādā stāvoklī, jā, mēs šitās lietas pārējām. Nu, to es vēl nevaru pateikt. Viņi tiek pagaidām aizturēti, jā? Soda naudas un viss kārtībā. Nē, tas viss notiek attiecīgi atkal jau, nu, kā saka, kantoros pēc tam, jā. Viņš ir nevar aizbraukt. Nē, viņš jau pašlaik stāv, viņš nāks, viņam stādīs protokolu. Viņš viskam? Jā, pat labāk redzēt, viņš paskaidrojas rakst, jā, šeit. Šeit būtu ļoti patīkami, tu varētu parādīt, jā, arī ministru, jo man pašlaik augšā, jo man līdz vajag aiziet, jā. Un arī kauniem teica, sazinās ar rotu, ja sazināmies tieši ar rotu. Un kad mēs pārvāksimies tur, kas tā atradīs šinjākā? Šeit atradīsies maņas vecākais. Maņas vecākais, domāju, tāda, ka viņš paliks viņam darbs uz ceļa. Viņam jāvada ir, tas tiek tiešais darbs. Kur paliks imigrācijas apartments? Tur ir telpas. Muitas deklarācijas. Arī tur neaiziet. Jūs pa muitu neziniet neko, es pat tāpēc gribu runāt ar ministru. Jā, nu kur aiziet, nestrīdam, jā. Tas nav svarīgi, kas tā. Kur aiziet jūsu deklarācijas cilvēkus? Tur paliek šeit. Piedodiet, sadalīti, jā. Redziet, kas paliek, jā. Šeit mēs atstājam vienu daļu kompjuteristus, jā. Mēs taisām lokālo kompjuteru tīklu. Tūlīt, tik līdz aizietam uz jaunām telpām, taisam lokālo kompjuteru tīklu, jā. Šeit paliek, kas mums uzskaitīs tranzītu un tukšās automašīnas, kas ienāk Latvijā, jā. Kravas transportiem, visām precēm, kas ir deklarējums, kompjuteru tīkls būs tajā mērķi, jā. Visu dokumentu formēšana būs tajā mērķi. Tas ir no šeit kompjuterizēs uz to? Nē, paliek šeit kompjuters un paliek arī to. Viņi jābija vienot. Viņi tiek saslēgt vienā lokālā tīklā, jā, lai varētu strādāt. Jo mums šeit ar pirmo datumu, ja mēs paredzam ieviest šeit pirmo tādu kā pilnīgi civilizētu muitas punktu, jā, kur ātri apstrādājās dokumentācija, jā, tiek noformētas kravas, lai nebūtu minimālā aizskavēšanās uz robežas, jā, un viss pa kompjuteru tīkliem tiek aiziet tālāk. Kur nav tiks iekasēt? Nav bankā. Kur nav tiks iekasēt? Bankā. Tikai bankā. Jo vairs muitniekam nauda nebūs nekāda darīšana, jā, viss ies tikai caur banku.
telpas. Tās mēs gribam likt aizskars. Kāda problēma ar tiem aizskariem? Kā lūdzu? Kāda problēma ar tiem aizskariem? Problēma nav nekāda. Robežsargiem naudas ziņā problēma. Nu, tas skaisti varētu izveidot. Un tev vienīgais moments vai nekā, tad visās vietās nevajag, redz, ka slikti, jo logiem jābūt daudzvietīgi. Nē. Tas ir valodas maiņas oficiāls laikā. Kas viņam dod atļauju? Viņam atļauj ir iedokt. Viņš strādā jau kādu mums, jo sakarā ar to, kad pieņemam tikai te muitas. Sausudens un visur tekošu. Katastrofālais kurs. Iebraukšana Latvijā. Monēs mums punkts. Visi gaida Lielo kungu ārā. Nāk, lielais kungs. Cilvēkam nekas cits nākot darīt. Viņš tā izrādies. Viņam vairs nav